Noikataro ir mazs ciematiņš pašos Itālijas dienvidos, Apūlijas reģionā, taču ciemata izmērs nekādi neiegrožo iedvesmas un ideju mērogus. Šajā ciemā dzīvo arī dizainere Madara Liturri, kuru jau sen urdījusi doma par savas mākslas galerijas atvēršanu. Vīram piederošas ēkas pirmā stāva velvētā zāle deva ideālu vietu. Un tad atnāca draudzene, kur palūdza uztaisīt savu privātu izstādi. Un tad jau bija, tā teikt, vārds vaļā. Sekojušas meistarklases, amatnieku tirdziņi, Madara caur kopīgu draudzeni iepazinusi Agnesi Tauriņu, komunikācijas speciālisti, kas pēc dzīvošanas dažādās Itālijas vietās arī pārcēlusies uz valsts dienvidiem. Abas sapratušas ļoti saskan. Tā mēs kaut kā lēnām sapratām, ka saliekot kopā mūsu prasmes un zināšanas, noteikti viss ārtists, interjeras dizains, mākslinieki, mēs ar komunikāciju, mājaslapas izveidi, sociālajiem mēdījiem un fotografēšanu. Te nu mēs esam. Un šajā tandēmā nulle tapusi pirmā, kā paši saka, nopietnā izstāde. Šoreiz savējot Spānijas un Itālijas kultūras. Izstāde veltīta lieldienu rituāliem Seviļā un Noikataro. Tajā goda vietā izceltas simboliskas un abām kopienām ļoti būtiskas procesijas, kas noris klusajā nedēļā pirms lieldienām. Izstādē aplūkojamas profesora Vito Di Donnas un fotogrāfa Niko Lozupones fotogrāfijas. Mēs esam atklājuši fotogrāfiju izstādi, kas atspoguļo tagadni, atgādina par pagātni un projicēs nākotnē. Tā izgaismo pieprasījumu pēc kultūras un apzinātības un identitātes meklējumiem. Patiesi neparasts notikums pasaulē, kurā trūkst kultūras. Šādas lietas piepilda dvēseli ar prieku, uzticēšanos un cerību. Es redzu brīnišķīgu mākslas darbu, krusta formā, uz kuriem ir ļoti daudz cilvēku. Un tad es atgādinu sev šodienas cilvēku, kurš ar katru dienu ar savām vēlmēm, vajadzībām, mūžīgajām prasībām, bezgalīgajām, tām vispār nav robežu, Dievu piekaļ krustā, un tad Dievs vienkārši savā spēkā nostājas blakus cilvēkam nāvē, bet astēdu krustu tukšu. Izstādes atklāšanu ar dzejas lasījumu papildināja arī rakstnieks, mākslas pētnieks un liels Latvijas kultūras entuziasts Franko Leone. Tā bija neizmērojama emocionāla pieredze, jo Eiropas dienvidi un ziemeļi apvienojās lieldienu sajūtās. Tas parāda, ka attiecības starp Itāliju un Latviju var stiprināt caur kultūru, skaistumu, tradīcijām un mākslu. Esmu lepns būt daļa no šī projekta. Jau jūnijā šajā telpā tiks savesta kopā Itālijas un Latvijas māksla, kur mēs noteikti redzēsim šīs kultūras atšķirības un tā pašā laikā kādas vienotās stīgas. Kurš varēs pieteikties mākslinieku Latvijas. Mēs izvērtēsim visus darbus. Būsim ļoti pateicīgi un pagodināti viņus šeit izrādīt Itālijas publikai. Līva Karlsone, Latvieši.com, sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.